Lačplēsis. 3. dziedājums. 1. daļa. Šis ir LibriVox ieraksts. Visi LibriVox ieraksti ir brīvi no autortiesībām. Lai uzzinātu vairāk vai piedalītos, lūdzu apmeklējiet librivox.org. Lačplēsis. Sarakstījis Andrejs Pumpurs. 3. dziedājums. 1. daļa. Kangars un Dīterichs, milzis kalapojusis, karš ar igauņiem, nogrimusī burtnieku pils, teikas un mācības burtnieku rakstu tīkstokļos, veļnakts, lemdota pazūd. Kangaru kalnos trūmīgi šņāca lielajie meži, dziļajie purvi izsvīda miglu kalnāju starpās, mežos plosījās plēsīgi zvēri, nāvīgas čūskas lodāja purvos, un bailīgi ūpji kauca pa naktīm. Nelabu iespaidu darīja ceļniekiem visiem šis vidus. Šaurajā celiņa malā, kas ap purviem un kalniem, locījās, stāvēja kādā pakalnā kangara māja. Svētliels kangars atlaida nu pat pēdējos ļaudis, kuri pie viņa bija nākuši padomu palīga meklēt, visādos trūkumos, dažādās nelabās miesīgās kaitēs. Aizslēdza durvis vakara krēslā un iededza lāpu. Ņēma tad kukuļus ziedus, ko dienā bija nesuši ļaudis, nolika visus tos kambarī, kopā pie agrākām lietām. Kambarī stāvēja tīnes un lādes piekrautas mantām, dārgajām ādām, arī vēl zelta un sudraba naudām. Jā, ņurdēja Svētulis, skatot šīs dažādas mantas. Tiešām aplamtas būtu, ja velns man viņajā naktī. Bet vai tik es neesmu tomēr par dārgu atpircis savu dzīvību? Nagu cepure noprasa briesmīgas lietas. Taču neviens to nezinās, raganas neteiks pie savas pašas sodības. Ļaudis pa vecam godinās mani, kā jau ar vienu par svētnieku. Viņa muļķībā pastāv labums mans, un tiešām tas manim vairāk ģelt nekā tauta, tēvzeme. Negribu varonis būt tāds, kuram, cīnoties tautas un tēvzemes labumā, tomēr pašam ir lielākais grūtums, raizes un trūcība jācieš. Runājot šādi, ietinies svārkos, staigāja kangars. Ārā dzirdēja viesuli šņācot pa kangaru kalniem. Vakara pusē tālumā grauda pērkonis dobļi. Kangars dzirdēja, sitot pie durvīm, taisīja vaļā, brīnēdamies, kas gan tik vēlu vēl nākšot pie viņa. Spīdala ienāca iekšā, nekā ragana, bet it glītās sievišķu drēbēs. Labvakar, sacīja viņa. Laikam gan ciemiņus tēvoci, tu vairs negaidi šodien. Negaidu, atteica kangars. Priecājos tādēļ jau vairāk, savu skaistāko kaimiņienu redzēt pie sevis. Kā labi klājas? Neklājas labi, Spīdala teica. Liekas, ka kādi vareni spēki darbojas pretim, nodomam manam. Atnācu tādēļ palīga lūgties. Kopīgi spēki iespēja jo vairāk, sevišķi tad, kad abēju nolūki pie tam tik sekmīgi panākti galā. Spīdala stāstīja kangaram nu par Lačplēsi, kurš tai arī priekš viņa nelabā naktī klātumā bijis. Velna bedrē redzējis visus tos jodiskos darbus. Vēlāki atvarā iemests, palicis diedzin caur kādu brīnumu dzīves, un aizgājis tagad uz burtnieku pili. Nopietni klausījās kangars, viņu pārņēma bailes. Dusmas par to, ka bija nu liecinieks. Varēja kangars ārā pie ļaudīm neslavā iekrist. Jādomā bija, ka Lačplēsis ar viņa tumšos liekuļu nedarbus atklās. Tādēļ tas sacīja. Gudri tu darīji, Spīdala, manim vēsti par Lačplēsi dodama. Liekas, ka dievi to sargā, tādēļ jau vairāk un stiprāki mūsu pretinieks būs tas. Līdzekļi citi šeit jālieto, tādi, kur jauneklis pats, pēc varoņa goda dzīdamies, nāves briesmībās dodas. Piemēram, pateikšu tevim 2 līdzekļus tādus, kurus drīzumā izdarīt varam. Ilgāku laiku bijis nav milzis kalapojusis kangaru kalnos. Laidīšu vēsti uz Peipus ezeru igauņu milzim, ka laiks atkal izdevīgs izpostīt latviešu ciemus, kūdīšu latviešus atriepties igauņiem karā. Zināms, ka Lačplēsis, kā dūšīgs karēvis, nepaliks mājās. Dosies ar burtnieku kautiņā, bet to zināma nāve sagaida, ja tie ar kalapojusi satiktos abi. Igauņu milzim pretinieks nerodas latviešu zemē. Priecīga gribēja Spīdala kangaram pateikties,
kad uzreiz piešķīda istaba pilna ar uguni. Briesmīgs pērkona spēriens rībēja, visa zeme un māja drebēja, neganta vētras atcēlās debeši krāca, lietus ar straumi nogāzās, lāči rūca un vilki gaudoja, pūces un upji kliedza un vaidēja purvos. Izbailes valdīja vispāri dabā, kad varenais pērkons rādīja savu spēcību vētrā zibeņus mezdams. Arī Kangars ar Spīdeli stāvēja bāli kā līķi. Zināma sirds tos baidīja vairāk kā zvērus pa mežiem, zinot, ka pērkons saspārda burvjus un raganas līdz ar jaunajiem gariem. Vai kas par briesmīgu negaisu, teica Kangars. Spīdela, šo tu nevari nostaigāt mājās. Paliec pie manim, kamēr nostājas briesmīgais negaiss. Kangars aizvēra logus, nodzēsa lāpu un savu drabošu biedreni ievilka tumšajā kambarī. Abi ļaundari aptina galvas ar segiem un gaidīja, gultā līduši, lielās izbailēs, kamēr nostājas vētra. Bet drīz spēriens uz spērienu rībēja, Kangaru kalni trīcēja, rasni ozoli gāzās laukā ar saknēm. Likās, ka dievi gribētu sagāzt debesi, zemi, nogremdēt. Tiešām, Baltijas dievi karoja šonakt. Debešus šķēla un zibiņus meta pērkons ar varu. Antrims bangotā jūrā sakrāva ūdeņu kalnus. Šlaksoši viļņi vienojās kopā ar mākoņu čulgām. Daugavas grīvā mētājās kuģis bez stūra un mastiem. Katrā acu mirklītes varēja dibinā nogrimt. Cilvēki brēc pēc glābšanas. Pērkons ar antrimpu postam daivēja tos. Bet cilvēku gribai ir brīvība. Līvi svešniekus izglāba. Viņi izglāba nākošos kungus. Sarkana uzlēca saulīte pēc šīs vētrainās naktes. Kangars uzcēlies, skatījās savas draudzenes. Viņa gulēja. Brr, tas bija bailīgi. Labi, ka pārgāja nakte. Likās, ka pērkons visus jodus būtu gribējis nospert. Nezinu redzējis tik briesmīgas vētras, teica tas svārkus uzvilcis ārā iziedams. Mājai bija noplēsti jumti, sēcvidū gulēja krustiem šķērsliem salausti koki. Kangaram bija ko brīnīties apkārt skatoties. Te tas ierauga kalnā divus vīrus pa šaurajo ceļu nākot uz viņa mājokli. Klātu pienākot Kangars, vienu no viņiem pazīst kā rīdziņu zvejnieku, otrs svešs pavisam, apģērbies baltā mētelī garā, kuram pret krūtīm krusts bija iešūts. Svešais bija ļoti piekusis. Zvejnieks nu Kangaram stāsta, ka Daugavas grīvā nakti sadragāts kuģis, iz kuru šie glābuši ļaudis. Starp tiem atradies arī šis baltais, vēlējies runāt, kādu šejienes virsaiti. Tādēļ pie Kangara svešo novedis, kurš gan labāki zināšot tālāk, kas darāms. Abi šie vīri nu skatījās tuvāki acīs viens otram. Redzi, vienādas dvēseles tiekas pa jūru un zemi. Svešais runāja kādus šejienes valodas vārdus, teikdams: Mani sauc Dieterichs, esmu priesteris lielā, varenā dieva, kas savu dēlu sūtījis visu, pasauli valdīt un aplaimot. Braucu saviem ļaudīm līdzi, kuri še meklēja tirgoties Baltijas ostās. Izjauca vētra mūsējo nolūku, pateicam dievam, dzīvību savu, kad izglābām. Mūsējiem jāpaliek šeitan, kamēr kāds kuģis no jauna no Vādzemes radīsies. Bet es vēlētos pazīties pa to laiku ar virsaiti kādu. Kangars nu teica: Sveicinu tevi Baltijas zemē. Zinu ar nolūku tavu. Manis dēļ nebaidies pretim, jau vis nebūšu tavam varanam spēcīgam dievam. Lai gan tu netici manim, tāpat kā ir es tevim, vedīšu tevi pie varanā kaupa uz Turaides pili. Tur tu, ja iesāksi gudri, atrasi auglīgu zemi savam sējumam. Tomēr vēl šodien paliec pie manis, atpūties labi no izciestām bailēm, un domā, ka arī Baltijas dievi ir varani. Zvejnieku atlaida Kangars, Dītrihi vadīja istabā, arī Spīdela bija cēlusies. Drīz starp šiem trījiem iesāka valoda sekties tālāk un tālāk, kamēr ar kopīgu draudzību beidzās. Gadi aizgāja, atgadījumi tuvāki veda, lielisko pārmaiņu sadzīvē Baltijas mierīgā zemē. Burtnieku pilī mācījās laģplēs ar koknesi krietni, visās kareivju rīcībās, daudzās gudrības ziņās. Arī burtnieku vecajos rakstus jaunekļi paši, tagad jau varēja lasīt. Laģplēs sevišķi kārīgs šķirstīja tanīs. Viņam tur atvērās avoti dziļi,
pausdama cilvēku mūžu pasaulē, pilnību, galā, nīcību, pēdīgi atpakaļ iešanu lielajos garos. Taču tam bija sevišķis iemesls Burtnieku pilī, dzīties, ka krietnajos darbos panāktu augstāko mērķi. Zilajā zīļu lentīte, kuru pie cepures nesa, darīja brīnumus. Stabradzes meitiņu atrada Lačplēses Burtnieka pilī. Laimdota bija tā miesīga meita. Mīlība dedzīga radījās drīz jaunekļa sirdī. Laimdota arī labprāt to redzēja, satikās bieži. Vakaros viņa staigāja Burtnieku ezera malā. Laimdota stāstīja tam par ezerā grimušu pili un par daudz citām dīvainām veco Burtnieku teikām. Lačplēses gribēja Burtniekam lūgt jau Laimdotas roku. Kad drīz izpaudās vēsts, ka Kangaru kalnos, piemītot atkal kalapojusis un izpostot ciemus, daudz tas cilvēku nositot, daudz ar nolaupot mantu. Bailes pārņēma apkārtnes vidu, nebija tādu, kuri drīkstētu kalapojusi apkarot kalnos. Burtnieks tad izlaida ziņu visiem kareiviem zemē, ja kāds, kur uzņemtos milzi izdzīt no Kangaru kalniem, vai ar to nokautu, tam viņš pildītu lūgšanu katru, kaut tas ar prasītu viņa meitas Laimdotas roku. Vēsti šo saņēma Lačplēses, abi ar koknesi kāri, lūdza no Burtnieka atļauju doties apkarot milzi. Burtnieks to sākumā liedza, bīdamies jaunekļu briesmas. Tomēr, zinādams abējo viņu spēcību lielo, beidzot tos palaida, abējiem viņiem vēlēdams laimi. Drīzi jaunekļi stautus kumeļus jādami, devās kareivju drēbēs un ieročiem rokā uz Kangaru kalniem. Vadīti laukā no jaunekļu mēķu skanīgām dziesmām. Pusceļā būdami sateka jaunekļi vēstnešus, kuri jāja uz Burtnieku pili vēsti nestami sādu. Igauņu pulki pāri par robežu nākuši, laupot un ar dedzinot latviešu ciemus, tādēļ tie gribot Burtnieku lūgt, lai tiem sūtītu savus kareivjus pretim. Nu bija mūsu jaunekļiem jādomā, labāk kā darīt. Burtniekam vajaga bija ar viņu palīga, ja tas karā pret igauņiem dotos. Beidzot tie nosprieda, vienam griezties ar vēstnešiem atpakaļ. Koknesis to uzņēmās teikdams: Mēģina Lačplēsi viens tu izpildīt Laimdotas roku, atsakos es no dalības, zinādams mīlību jūsu. Kalapojusis turēja launagu, sēnēdams kalna galā, pie savas no stāviem kokiem saslietas būdas. Vērsēnu apēdis tas vēl sivēnu cepa uz iesma. Blakus tam stāvēja pieslieta nūja, milzīga liela. Tā bija no zaraina baļķa ar dzirnu akmeni galā. Milzis, redzēdams Lačplēsi jājot, paķēra nūju, grieza to riņķi ap galvu, tā ka sacēlās viesuls. Smējās par Lačplēsi, teikdams: vai šim ļāvusi māte, nāvē tik nelaiku doties. Lačplēsis tam atteica pretim: laiks jau atnācis, kur vairs nedarot pasaulē milži, tādēļ šo arī Pakola valstībā noraidīt gribot. Tam par atbildi milzis svieda ar smagojo nūju, izsita Lačplēsim zirgu ar visiem sedliem uz kājām. Zirgs ar nūju ieskrēja purvā, Lačplēs uz kājām nolēca zemē, zobinu izrāvis iecirta milzim, gūžā ar varenu spēku, tā ka tas nogāzās zemē. Krītot tas ķērās pie tuvākās priedes, izrāva priedi, laukā ar saknēm uzgāza krītot sev virsū uz grūtīm. Lačplēsis neļāva piecelties viņam, zobinu celdams gribēja galvu tam nocirst. Pagaidi, varoni jaunais, Kalapuis sauca, atļauj priekš miršanas runāt, kādus vārdus ar tevim. Laikam tu Lačausis esi. Māte man stāstīja, reizi, kad nākšot no Daugavas puses, varonis Lačaus, kurš vienīgais pretnieks manim še būšot. Tad, lai glābjoties šejienas tautas, izvemšot jūra, briesmoņus kādus ar dzelzu miesām un vēderiem lieliem, aprīšot visu, cilvēkus, kustoņus, augļus un zemi. Derēsim mieru, apstākļos šādos nebūtu gudri, kad mēs viens otru nonāvēt sāktum, atstātum tautas briesmoņu varā. Apsolu tevim, varoni jaunais, aiziet no šejienes, uzturēt mieru uz mūžīgiem laikiem, igauņu latviešu starpā. Mūsu jūrmalas salas sargāšu es joprojām, kamēr vien dzīvošu, netiks svešajā zemē, pēdīgi mirstot nogūšos zundā. Lačplēsis līdzēja Kalapuisim piecelties ātri, sniedza tam roku sacīdams, tai ziņā miers, lai ir mūsu, starpā, aiziesim arī,
Izšķirsim abējas tautas, kuras tur klājumā viena ar otru tagad jau kaujas. Karš šis lai paliek pēdīgais latviešu, igauņu starpā. Pārcirsto gūžu drīzi tie sasēja, devās tad abi, lai jaust ciemu. Šeitam tie nobeidza igauņu karu. Tur, kur bija kritis milzis pie zemes, palika bedre, Kangaru kalnos. Ļaudis vēl šodien milzoņu gultu nosauc šo bedri, un viņa nūja guļot vēl purvā. Vēl auga ozoli Latvijas ārēs kuplotiem zariem robotām lapām. Vēl mūsu tautošos varoņi rodas, sargājot tēvzemi spēcīgi droši. Ozola vainagiem pušķojam viņus, apdziedam sirdību dailīgās dziesmās. Apdziedat lāčplēsi Latvijas meitas, lāčplēšs, kad cirta kalapojas skrita. Lāčplēšs to pārspēja Kangaru kalnos. Piespied igauņus saderēt mieru. Igauņi nenāks vairs latviešu ciemos. Nebaidīs zeltenes, nelaupīs mantas. Bāliņi līdīs līdumus droši, rudenī tēvi izdarīs alu. Priecīgi dzersim jaunekļiem kāzas, panāksti vedēji dziedās un dejos. Vēlējam arī lāčplēšam pašam, tikušu krietnēju līgavu atrast. Dziedot tā, laimdotu kopā ar citām dzeltenēm nāca, pilsvārtos karēvjiem pretim, kad pēc salīgta miera. Bortnieks ar savējiem atgriezās mājās no igauņu kara. Mēķis turēja rokās ozolu vainagus, ar kuriem pušķoja karēvjus, lāčplēs dabūja laimdotas kroni. Meitām par atbildi lāčplēs ar citiem dziedāja šādi. Kur augi ozoli, aug arī liepas, kur rodas varoņi, tur krietnas meitas. Latviešu karēvi lepoties vari, zeltenes skaistas tikumu pilnas, laimiņa laidus Baltijas zemē. Priecīgi latviešu karēvi atdos, dzīvību savu tēvzemi glābjot, sargājot krietnējas Latvijas meitas, lai viņu vainagi zīļoti vizi. Vizuļus nebūs naidniekam traucēt, līdz kamēr laimiņa tautiņās raidīs. Laimdota skaistākā Latvijas meita, apsolos dzīvot un nomirt priekš tevis. Ir pats bortnieks aizgrābts caur jaunajiem iesāka dziedāt. Vispāra jautra līksmība pārņēma karēju sirdis. Kopīga brālība piemita visu tautiešu starpā. Laimdota pētīgi aicināja iekšā maltīti gaidot slavenos karēvjus. Bortnieks lika miestiņu atnest. Lāčplēs bija priecīgs par visiem. Laimdota nesa miestiņu apkārt, uzdzēra viņam nākošu laimi. Drīz vien izpaudās Lāčplēša slava Baltijas zemē. Ļaunīgais nodoms varoni nomaitāt bija caur Dievu lēmumu, tapis par lielāko labumu, lielāko slavu. Pēc tam kādā vakarā Lāčplēs iegāja viens pats, lielajā velvē, kur stāvēja tīstokļi rakstīti burtiem. Te viņš redzēja dibina sienā pusveras durvis, kuras agrāki nebija zinājis. Paceldams lāpu, viņš it ziņu kārīgi skatījās iekšā pa durvīm. Šauras akmeņu kāpenes noveda dziļumā tālā. Lāčplēs kāpa pa kāpenēm lejā, staigāja kādā, alā tālu pa zemes apakšu. Notika beidzot lielā veclaika pilī. Varēja zināt pēc soļiem, ka tas staigājot noticis pašā ezera vidū. Pilī daudz istabas pieliktas bija ar dažādām lietām. Veclaiku ieročiem kādus Lāčplēs nebija redzējis. Tad tas manīja kādā kambarī atspīdam gaismu. Lēnām tas iegāja kambarī. Šeitan stāvēja šķirsti plaukti, piekrauti lieliem rakstu tīstokļiem, runu kokiem un birkām. Kambara vidū uz akmeņu galda stāvēja tumši degdama lāpa, pie kuras tas kādu jaunavu redzēja sēdam un rakstu tīstokli rokās turam. Jaunava nemanīja Lāčplēsi nākot, bija tik dziļi tā tīstokli lasot aizņemta. Tik, kad Lāčplēsa soļi pašā tuvumā darīja troksni, viņa kā nejauši pagriezu galvu. Un, laimdot, sauc Lāčplēs, neņem par ļaunu, ka tevi traucēja šeitan. Laikam man labākais liktenis nolēmis satikt ar tevi, kā ar labajo dievieti visās brīnišķās vietās. Nevilšu atradu slepenās durvis lielajā velvē, nokāpu alā un atnācu šinī burvīgā pilī. Šoreiz atļauj arī manim šo brītiņu palikt, ieskatīt šinīs dīvainos rakstu tīstokļos. Laikam šī ir tā pati pils, par kuru stāstīja manim. Pils ir tā pati, atteica laimdota. Nezinu, kā es aizmirsu aiztaisīt durvis, bez tēva zināmas viņas, nebija šeit nevienam. Tomēr, kad atradis reizi esi tu apstāt to pili, paliec, lasīsim kopā.
vecno burtnieku teikas un viņu dailīgās dziesmas. Ak, es vēlētos visu mūžu ar biedreni tādu, kopā še palikt pie mūsu vectēva varoņu teikām. Nevēlies Lāčplēsi neko ātrumā, Laimdota teica. Vārdi iz cilvēku mutes daudzreiz noejot Dievu ausīs, un pārsteigta vēlēšanās piepildās ātri. Sevišķi šeitan, kur sakarā stāv ar šo apburto pili, mana nākošā laime. Burtnieku pēdējā meita vēlēta ir tam varoņam, kurš še pārgulēs pilī, nakti un paliks pie dzīvības. Pile tad burvību zaudēs, izcelsies līdz ar varoni rītā pie saulītes gaismas. Lāčplēs saķēra viņas roku un iekārsis teica. Laimdota, gudro slaveno burtnieku pēdējā meita, še tavā veclēvu noslēptā pilī vaicāju tevi. Vai tu gribētu lielvārda dēlu Lāčplēs mīlēt? Tad vien jutīšos spēcīgs izpildīt varoņa darbus. Tūliņ še palikšu pilī un gribu tās burvību salauzt. Lēni atteica Laimdota. Gribu. Dzīvosim kopā. Nomirsim kopā priekš mūsu mīļotās latviešu tautas. Lāčplēs vilka to tuvāki. Spraugaino galviņu viņa noliec tam pie krūtīm, un divas spēcīgas sirdis, augstu tikumu pilnas, vienojās kopā kā divas, spīdošas zvaigznes, reti, kas parādās debesu vēlvē. Ezera vilņi līgojās, mēnesim spīdot par vecās, burtnieku pilis jumtiem. Tumšas un dīvainas ēnas lidoja cauri pa istabām. Viņas smaidīja apkārt mīlīgo pāri. Jaunie to nejuta nekā vairs no pasaules. Viņa tai laimīgā brītiņā radās, kādu tik reizi jaunības pirmā mīlība piešķir cilvēkiem maldīgā mūžā. Īsais laimīgais brītiņš, kādēļ tu esi tik īs, un kādēļ pārēji tu kā sapnis. Īstenā cilvēku paradīze virs zemes, kādēļ izdzini savus lutekļus ātrumā laukā, un tos viena brītiņa dēļ, ko baudīja tevī, lieci sēras un rūgtumu baudīt veselu mūžu. Bet vai brītiņš paradīzē gan neatsver bēdu, pilnu mūžu? Tiešām tas atsver, brītiņu mīlēt, laimīgi, visu mūžu ciest un pēdīgi nāvē, visu aizmirst, ir vienalga laimīgs vai nelaimīgs bijis. Kamēr Lāčplēss ar Laimdotu debesu laimību juta, atradās arī tuvumā jaunums, kas kā ar vienu laimību jauca un sēras pieveda jaunajam pārim. Ezera dibinā tuvu pie loga glūnēja kāda, ūdens čūska, tai bija spīdalas zvērotas acis. Laimdota attiecās pirmā teica, ka vēlu jau būšot, vajagot aiziet no pilis, kamēr vēl neesot pusnakts. Lāčplēss turpretim apņēmās pilī palikt par nakti. Kad tas nelikās pierunāt, Laimdota aizgāja viena. Pusnaktē nākot palika pilī tik augsti, ka Lāčplēss tikko varēja glābties. Tādēļ tas paņēma kādus salauztu šķirstu gabalus, uz kuru uguni no tiem, lielajā pavardā, un tad sildoties gaidīja, kas še notikšot. Sacēlās viesuls pa visām istabām, un aiz sienām krāca ezera ūdeņi, atvērās durvis, un pa viņām ienesa iekšā 7 mori, lielu vaļēju zārku, iekšā tur gulēja briesmīgs, tēviņš ar zobiem kā kapļiem un nagiem kā tuteniem. Sākot likās, ka būtu tas nomiris, bet pēc laiciņa sāka kustēties, atvēra platās acis un iesāka vaidēt. Vai kā man saust un vai cik man salti? Negribot širkas, Lāčplēsim gāja caur kauliem tādu nejauku balsi, grūti bija izturēt. Tādēļ tas sakūra uguni lielu, sagrāba tēviņu ciešais krūtīm izrāva laukā, to iz zārka un ugunim piegrūdi sacīja, sildies, draņķi, bet nebrēc tik nejauki. Tomēr tas brēca vēl vairāk, un ar zobiem grāva pēc Lāčplēsa garajām ausīm. Laikam tas zināja, ka, ja ausis nokostu, tad ar Lāčplēsa spēcība pazustu, un viņš to varētu pārspēt. Lāčplēss turējās sirdīgi pretim, iegrūda viņu ugunī iekšā, tā ka tam spalvas iesāka nosvilt. Beidzot tas iesāka runāt un lūgties, lai palaižot vaļā. Tomēr Lāčplēss to nelaida teikdams. Netiks agrāk, vaļā, kamēr šī pils būs uzcelta augšam pie gaismas. Durvis atvērās atkal ar troksni un ieskrēja iekšā, ragana spīdala līdz ar agrākiem 7 moriem. Visiem bija rokās ugunī karsētas sarkanas dakšas. Visi tie uzbruka Lāčplēsim, draudēja nodurt ar dakšām.
Spīdala visiem pa priekšu ar dzirstekļu sprēgošām acīm. Lāčplēsim nācās jau grūti pretoties briesmoņiem visiem. Te tam iekrita prātā stabradzes spogulis, kuru tas ar vienu pie sevim nesāja, izraudams ātri. Viņš to turēja Spīdelē priekšā. Negantīgs kliedziens dimdēja pilī, briesmoņi visi kriti pie zemes, un tad putekļos viesuli griezdami aizmuka projām. Nostājās putekļi, norima viesulis, vēsmiņa dzestra tīrīja gaisu, tālākā istabā rādījās gaišums. Iz šā gaišuma iznāca kāds jau cienījams vecis, sveic Lāčplēsi sacīdams: Mans dēls vēlēju labu, tevim un latviešu tautai. Tu esi pārspējis jodus, negantos, atņēmis tumsībai varu Burtnieku pilī. Rītā tā rādīsies dienas gaišumā, gaišumu nesīs, tautai ar šeitan sakrātās vectēvu garīgās mantas, kuru starpā atrodas arī likumi mani. Saki tur augšā, ka likumi šie ir iz dievības ņemti, uzturot viņus tauta zels un mūžīgi nemirs. Viduvets esmu es, esmu dibinājis latviešu tautu. Mans dēls dzīvo ar diviem guli mierīgi tagad. Burtnieku pilī manas meitiņas iemidzīs tevi. Vecais to sacījis, izklīda atkal gaišumā lēnām. Ienāca pēc tam 3 skaistas jaunavas iekšā. Rokās tās nesa meldru pagalvis, palagus segus. Taisīja Lāčplēsim gultu un lūdza, lejot tas gulēt. Lāčplēs ar bija piekusis ļoti, nolikās gultā. Jaukas kā dīviešu dziesmas skanēja Lāčplēsim ausīs. Viegli tam elpoja krūtis, acis aizslēdzās cieti. Likās, ka gultiņu viņa paceltos augšā jau viegli, līdz ar tīstokļu šķirstiem, līdz ar Burtnieku pili. 3. dziedājuma 1. daļas beigas.